Ojār, es gribu vaicāt tavu viedokli par to, vai mēs esam šī gada laikā kļuvuši tā politiski vardarbīgāk viens pret otru. Es domāju, absolūti nē. Man nav tāda sajūta, un es pat varētu mazliet tā kā oponēt vēl kolēģim Filipam, žurnalistikā kolēģim, ka man patiesībā šī iziešana ielās bija nenormāls gandarījums. Man bija milzīgs gandarījums, ka mēs esam beidzot saņēmušies. Un man pat likās, es biju priecīgs, ka bija tik daudz, un man likās, ka vajadzēja vairāk, jo mēs visu laiku likām, ka tas protests ir Stambulas konvencija. Manā uztverē tam bija tikai daļējs iespējas no Stambulas konvencijas. Tas protests bija par to, es jau vairāk kārt teicu arī tavā raidījumā, man liekas, pagājušā gadā tas protests bija par to aroganci, kā pret mums izturās. Tā arogance ir tādā līmenī sasniegusi, ka viņi vienkārši vispār, viņi jau plīst pa visām porām, un viņiem ir pilnīgi vienalga. Nu, man ir kaut vai viens ātrs piemērs, es nevaru saprast, ja man, piemēram, jāsaka, nu kā var vadošā vara neņemt galvā sabiedrības viedokli kaut vai par prēmijām un piemaksām. Nu, man tas vienkārši nav, nu kā, ja tev veselu pusgadu vai gadu runā, kad valsts sekretāriem ir 200 vai cik tur tie 1050, es pat nezinu, un viņiem vēl ir piemaksas un vēl piemaksas, nu tad vai nu vismaz nāciet tagad tajā ziedojuma laikā un pasakiet, mēs tās savas piemaksas ziedojam, dod 5 bērniem vai otrai tai kampaņai, kas man vispār arī, man ir ļoti diskutams viedoklis par šo. Bet pilnīgā mierā, pilnīgi vienalga, cik cilvēki saņem, pilnīgi vienalga par Klingumu droši vien vairāk varēs runāt, vai cenas ir kritušās, vai ir cilvēkiem visiem iespēja nopirkt vai nav. Viņiem tā kā pīlēm ūdens un tā arogants, un es domāju, ka tas protests, pa ko tu iesāki, man liekas, ka viņš, godīgi sakot, ir jāturpina. Es negribētu, lai viņš nonāk līdz vardarbīgai konfliktam. Tā ir tā. Tu ļoti labi uztvēri. Te nav runa par to, ka tā ir tikai par Stambulu, bet tas ir arī par tik ļaunprātīgi izmantots. Tā vēl viena lieta, piedod, tā vēl viena lieta, piemēram, es domāju, mēs esam pazaudējuši vispār tādu atbildības jēdzienu. Jo saprot, tad, kad tu esi komentētājs šeit, tev ir viena atbildība. Mēs atnākam kā viesi, mums ir viena atbildība. Tad, kad tu esi viens ministrs, tev ir cita atbildība. Tad, kad tu esi premjers, tev ir cita un prezidents cita. Un tas atbildības līmenis, viņš, diemžēl, pret sabiedrību ir jākāpina. Jo, ja tu tajā... Žēl vai drīzāk? Paldies, jā, tā būtu jābūt, bet, diemžēl, priekš viņiem. Jo, un man liekas, ka viņi reizēm nesaprot, ka viņi tur ir nokļuvuši dažādu apsvērumu dēļ, politisko kombināciju un tā tālāk. Bet, draugs mīļais, ja tu tur esi nokļuvis, tad tā ir tava totālā atbildība. Un tad cieto, un tad skaidrs, reāla loģika, sapratni, kā cilvēks, es mēģinu tā kā cilvēks jūtās. Kā cilvēks jūtās. Jā, Ojār, bet kā cilvēks jūtās? Mums parasti ir viens tāds ļoti fundamentāli lieta, kā mēs redzam, kā cilvēki jūtās. Nu, piemēram, tie ir partiju reitingi. Un te es griezīšos pie Filipa. Kas tur ir noticis? Nē, tur ir noticis. Kas ir noticis? Tur ir noticis. Un tiek skaidri un gaiši pateikts. Dārgie draugi, jūs visi esat strādājuši slikti, jo reitingi graujoši zemi. Es neatceros, kad numur 1 partija ir 8%. Nu kā? 8%. Tas ir vispār. Un tas ir tas sistēmas trauslums. Tas nozīmē, ka tur ir nenormāli liels resurs, tur ir tā enerģija sakrājoties 45 neizlēmušajos, un tā enerģija var iznākt ārā visneiedzīgākajos veidos. Un tā ir tā atbildība tiem, kuri pieļauj to, ka tie cilvēki tiek palaisti. Tā ir bezatbildība. Tu nevari tik bezatbildīgi attiekties pret vēlētājiem. Lielākā problēma ir, ko es saskatu, un ar katru brīdi vairāk, ka mums veidojas šķēres, tās, kas ir Āfrikā, ir tā viena nabadzība un otrs gals. Un viņi tas viens gals nesaprot un nezina par otra eksistenci. Ka es gāju skatīt cenas, es eju reizi ceturksnī, lielveikalu ķēdēs. Un tā, ka es eju Mego Maskavas priekšpilsētā un skaju, tas ir vispār dažādas pasaules. Tur vispār nekā kopīga nav. Un man vislielākā nepatika un satraukums ir par to, ka mums drīz arī būs žoks, aiz kura dzīvo kaut kas. Un kas ir slikti, ja tie ir uzņēmēji, kas ir nopelnījuši un ir tai biezā galā, viss kārtībā. Tā ir viņu riski, viņu lēmumi un tā tālāk. Bet ka mums tas biezais gals ir ticis saņemot valsts un pašvaldības algas. Un tas rada to neticību. Kāpēc man vajag nodarboties ar uzņēmēju darbību? Man tik atkal būs nodokļi, bail, ka es kaut ko nebūšu nepareizi izdarījis, man būs sods.
Un arī tā attieksme ir, es gribētu teikt, arī no tiem, kas ir tajā biezajā galā, brīžiem ir man pat pārsteidzoša, ka es kādos pasākumos vai kur ar to galu, ka es tur saku, oi, mans draugs tāds vai mana draudzene šitāda no biznesa gala, tad tā neticība, to ar viņiem draudzējies, nu, mēs mēģinam nostādīt dažādās kategorijās, esam nokļuvuši, un man liekas, tas ir briesmīgi. Patiesībā visiem saimnes, jūs esat ievērojuši situāciju, ka darba dienā, un man nav skaidrs, kā tas vispār ir iespējams, ka darba dienā, dienas vidū, pie visiem lielveikaliem, ja tu brauc garā, ir pārpildītas stāvvietas, lielveikali ir pilni cilvēkiem, Rīgas ielās pabraukt nevar, jo mašīnas ir daudz. Pagaidiet, kā var strādāt Latvijā ekonomika, ja nenormāls daudzums cilvēks, BMW, Porschos, mamma... Viņi strādā attālināti, tu neko nesaproti. Viņi attālināti no mašīnām. Jā, nu kā? Tas ir kaut kā, attālināts darbs. Kā vispār, tas kā ir vispār Bet tas izriet mums.